beidzot mēs esam nobraukuši savas 3 stundas, ne vairāk 4 stundas un gandrīz 300 km un esam savā apmešanās vietā, savā glampingā, kurā dzīvosim 3 dienas, ne 3 naktis šeit dzīvosim, pārējās dienas mēs braukāsim apkārt, kaut ko foršu skatīsimies. Bet no to, ko mēs redzējām jau patreiz, šeit ir 6 glampingi, tātad glampinga teltis. Vēl ir viena lielā telts, kur mēs tūlītām aiziesim, paēdīsim vakariņus, jo mums esot sagatavots kaut kas garšīgs. Bet nu tūlīt parādīsim, kāds tad ir šeit glampings. Ārā, protams, ir forša terasīte, kur noteikti rītā vakarā pasēdēsim un nedaudz beidzot atpūtīsimies no savu lielā skrējiena. Vai nu skatieties, kā šeit izskatās, vienkārši fantastika. Šeit ir mūsu gultiņa. Salīdzinot ar mūsu glampingu, kas ir Reķos, šeit nav otrā stāva, kur varētu palikt. Tātad bērnu vai jauniešu šis glampings vispār ir paredzēts tikai pieaugušajiem. Šeit ir maza virtuvīte ar kafijas automātu. Evitei jau gribās jau ieiet dušiņā un sāsildīties. Visapkārt mēs redzam, ka šeit ir kaut kur kalni, bet kādi īsti tie kalni ir, to mēs redzēsim tikai rītā no rīta, tad, kad mēs atvērsim aizkarus un mēs iziesim ārā pie sevis šeit uz terases un visapkārt redzēsim. Īstenībā tas ir visforšākais, manuprāt, kad atbrauc uz kādu vietu, kad tu zini, kad būs simpātiski, skaisti, un tu vēl nezini, kā tas izskatās, jo visapkārt ir tumšs un no rīta pamodīsimies. Es domāju, kad mēs rītā modīsimies ar saulīti kopā, jaunā vietās, un fiks skriesim ārā, vai taisīsim aizkarus vaļā un iesim skatīties, kā tad ārā ir. Un es domāju, ko mēs iesim paēst, parādīsim, protams, ko mēs šovakar vēl uzēdīsim, ko mums meitenes ir sagatavojušas šeit vakariņās, un tad tiekamies, es domāju, jau no rīta, jo tiešām esam saguruši un iesim čučiņāt. Ar labu nakti, un tiekamies jau rītā no rīta. Protams, esam atbraukuši uz glampingu, esam ļoti saguruši, ļoti izsalkuši, un liels paldies meitenēm, kad ir sarūpējuši mums vakariņas, un tiešām ir tāda lieliska plate ar viņu vietējo alu, ko mēs ar Evitu noteikti izbaudījām un nogaršojām, un vienkārši tas ēdiens uz tās plates bija tik garšīgs. Ātri paēdām, protams, ātri gājām gulēt, jo nākamajā dienā mums ir ākal pilna diena ar dažādām interesantām darbībām, jātiekās ar meitenēm, jāiepazīstas ar viņām, un sākas piedzīvojam nākamais posms. Sērijas turpinājumā ēdam brokastis glampingā, iepazīstamies ar jaunajām gidēm un dodamies iepazīt pilsētu, baznīcas, muzeju, sinagogu, izbraucam ar laivām pa ezeru un ēdam un vēlreiz ēdam un atkal ēdam. Iepriekš sērijā dodamies uz Brānpili ciemos pie leģendārās Drakulas, apskatām stalaktīdu alas un melno baznīcu. Pēcpusdienā braucam uz nākamo mūsu pilsētiņu Pjatraņemt. Glampings ir 2 vārdu apvienojums – krāšņus un kempings, un būtībā nozīmē unikālu izmitināšanas pieredzi, kas papildināta ar augstu komfortu un izsmalcinātību, salīdzinot ar tradicionālo kempingu. Zenzija Glamping piedāvā 6 apsildāmus kupolus, kurus ieskauj kalni un pavaras iespaidīgs skats. Kupoli ir pilnībā aprīkoti ar ērtībām un piedāvā brīnišķīgu pieredzi un var izbaudīt vietas burvību visos gada laikos. Labrīt no rītā, šodien esam agrāk pamodušies, lai redzētu to skaistumu, kāds ir šeit ārā. Skaidri nerunāšu, jo šeit blakus arī ir viena ciemiņa, kas arī atbraukuši atpūsties. Tā kā mums vēl ir kāda pusstundiņa laika, un tad mēs ejam brokastīs. Pēc tam satiksimies ar meitenēm, kas ir sarūpējušas mums tādu intensīvu un lielu programmu, un redzēsim, kas mums šodien pirmajā dienā ir paredzēts. Bet, es jau redzu, ka tūlītām noskaidrosies debesis, un šeit tiešām ir. Šeit ir tik skaisti starp kalniem. Wow! Protams, ja būtu ārā vēl grādi 10 siltāki, apmēram kā vasarā, tad vispār būtu šeit vienkārši lieliski. Protams, no rītiem uzsākt runāt ir diezgan pagrūti, balstiņi ir aizmakus, bet mēs dienu sākam ar šādu īstu aizmakumu un kņudēšanu kaklā. Tūlītām paņemsim vienu šādu tableti, pasūkāsim un apstīsimies pēc brītiņa, kā ir ar balstiņu. Ārā ir patīkami rudenīgi dzestars laiciņš, bet tas, protams, mums netraucē, tas tieši mums priecē. To, ko mēs visapkārt redzam, un kad meži, kas ir kalnos, viņi sāk nedaudz jau sārtoties, nedaudz zeltēt lapas. Pavisam tuvu jau ir tāds īsts rudens, tur tālāk mežā vispār var redzēt jau tāds sarkanīgs ir
Redzi? Juhu! Cik skaisti šeit ir ūdenī. Pie mums visi brauc uz Siguldu ar domu, ka vienīgā vieta ir Siguldā, kur koki paliek dzelteni un sarkani. Paēdīsim brokas, un šodien mums atkal gara diena. Vienīgais labums, ka šodien mums nebūs jābrauc daudzie 100 kilometri. Nebūs nejātais lieli pārbraucieni. Visas aktivitātes šodien būs šajā reģionā, bet vajag kārtīgi iestiprināties, lai mums ir spēciņš, jo nevaram zināt, kādu nākamreiz mēs tiksim pie ēšanas. Kaut gan ne, šoreiz mums tie plāni ir salikti nedaudz konkrētāk. Mums ir brokastis, mums ir pusdienas, mums ir vakariņas, mēs braucam kaut ko skatāmies, bet pa vidu mēs varēsim arī uzēst. Brokas mums šeit ir ne tikai garšīgas un ne tikai ar lielisku skatu uz kalniem, bet ir arī ļoti, ļoti veselīgas. Tāds sajūta, ka viņi rūpējās par mūsu veselību, par mūsu figūrām, par mūsu diētām. Visu, ko mēs mēģinām, visu, ko mēs šeit garšojam, tiešām viss ir lieliski. Un, protams, no rīta pamodušies un sapratuši, ka esam tādā skaistā vietā, uzreiz parādās arī apetīti. Dodamies mēs brokastīs uz lielo glampinga telti. Saimniece ir parūpējusies par mūsu brokastīm un, protams, tas viss kopā, gan veselīgais ēdiens, gan tas skats ārā pa logu un tas, kad Evita aizmirst zeķītes, viņa atnes arī zeķes, jo viņa ieraudzīja, ka tojās jau ziema, jau ir ūdens un ārā ir augsts, viņa atnāks ar plikām kājām, protams. Liels paldies saimniecei un gan par garšīgajām brokastīm, gan par šo viesmīlīgo uzņemšanu. Ja braucat uz šajā virzienā, noteikti iesaku vismaz 1-2 naktis paliekēt šajā glampingā noteikti. Glampinga saimniece mums uztaisīja no rīta plaucētas olas, mēs pat viņai nejautājām, bet man tas likās tāds wow, jo reti kurā vietā taisa šīs plaucētās olas, jo viņas ir diezgan grūti pagatavot, ja tu nezini pareizi tehniku, kā viņu pagatavot. Mēs šorīt esam nedaudz aizrunājušies ar saimnieci, jo viņi ieraudzīja mūsu Facebookā, kad arī mums ir glampings un sākās, protams, daudz jautājumu. Mēs izstāstījām, kā mums klājās, viņi izstāstīja, kā viņi īstenībā viņi ir atvērušies tikai pirms mēneša. Ideja viņiem ir radusies jau 16. gadā, bet pirms mēneša ir atvērušies. Šis koncepts viņiem ir ņemts no Eiropas, no Polijas, viņi ir atraduši to labāko risinājumu. Kaut kur ir noskatījušies, redzējuši, tāpat kā arī mēs kaut ko redzējām. Brauc uz Slovākiju, uz Tatriem, uz Poliju, uz Tatriem. Viņiem ir sanācis lieliski, mēs esam pārliecināti, ka viņiem noteikti šeit ciemiņi būs ļoti, ļoti daudz. Esam satikuši meitenes, atbrauc pie mums uz glampingu. Uzreiz 3 meitenes mums ir pa gidēm. Tagad esam devušies ielās pēc viņu sagatavotās programmas, un mēs tā saprotam, ka mēs šeit pēc viņu programmas dzīvosim 7 dienas. Mums būs dažādas darbības, gan sportiskākas, gan netik sportiskas, redzēsim daudzas interesantas vietas. Bet to, ko viņas jau paspēja izstāstīt, es domāju, ka būs ļoti interesanti gan mums, gan arī jums, skatītāji. Viennozīmīgi varu pateikt, pašam uz šajieni atbraukt un visu šo sagatavot, ko meitenes ir sagatavojušas gan Bukarestā, gan pa ceļam, ko arī mums palīdzēja Jūlija. Tas ir ļoti liels, milzīgs darbs, tiešām liels darbs. Paldies meitenēm, ka viņas ir nākušas mums pretī un ir gatavas mums izrādīt visas foršākās vietas. Un lai varētu jūs, protams, iepazīstināt ar Rumāniju. Kad esam aizbraukuši uz pašu centru un meitenes aizved mūs uz pašu pilsētas galveno laukumu, tad pirmais, ko es, protams, pamanu, tas ir tāds tornis pašā laukuma vidū. Man viņš ļoti atgādināja vienu multeni, vienu pasaku, kur meitene, viena princese bija iespundēta ar tādiem gariem matiem. Es to multfilmu zinu, jo man pašam meita ir un viņai ļoti patika šī multeni tiešām. Šīs tornis, kas ir pašā centrā, ir ļoti līdzīgs. Rumānija pārsteidz arī ar to, ar savu sakoptību, tīrību un
nebijām varbūt gaidījuši, kad Rumānijā arī ārpus Bukarestas mazās pilsētiņas būs tik forši viss sakops, jo tas pirmais, ko mēs zinājām vispār par Rumāniju, par to, ka tur dzīvo daudz rumāņu, čigānu veidīgo tautas, ka nākus ir daudz saka, bet īstenībā viņi vietēji atkal saka, ka čigāni nākuši ir no Indijas, un tas, ka ļoti daudz vēl nodarbojās ar lauksaimniecību un daudz vēl jāiet zirgiem, likās varbūt tām ne visur būs tā kārtība un tīrība, bet pilsēta mūs tiešām pārsteidz ar savu tīrību. Šīs sērijas noteikti var saukt par neiepazītā Rumāniju, jo jau uz Rumāniju brauc ar dažādām turistu firmām, noteikti redz tikai pašas populārākās vietas, kā piemēram vakar Drakulas pili, bet to, ko mēs šeit redzēsim, iespējams, ka ļoti daudz vēl līdz šim nav redzējuši un izbaudījuši. Hi, hello Latvian friends. I'm Carmen. Welcome to Piatra Neamț, the heart of the Neamț County. We are in Romania, in the northeast region. This is the royal court, which was built around 1491-1499 by Stephen the Great, a famous ruler of ours. Regarding the royal church, it was built between 1497, 1491, 98 in Moldovan architectural style with Gothic accents. The church is always open for religious activities and for tourists and citizens. Hello, welcome to Cucuteni Museum. It's a museum of history, art and archaeology entirely dedicated to Cucuteni culture. Cucuteni culture has the name after the first place where the first time in the late of 19th century, most precisely in 1884, were found the first artifacts. This is the decorative art, the pottery. Regarding the pottery, the researchers found 4 types of vessels that we find only in Cucuteni culture, in no other culture, in no other period of time. Mana atziņa bija tāda, ka uz muzeju ir jāiet tikai gida pavadībā. Gids noteikti pievieno vērtību šim muzeja apmeklējumam, jo, ja tu ienāc muzejā un vienkārši kaut ko skaties apkārt un lasi, tad tu nesaproti vispār to kontekstu kopā, kā tas viss ir cēlies, kāpēc tas viss šeit ir nokļuvis, kas tas tāds vispār ir. Tu redzi atsevišķas detaļas izrautas no konteksta, bet ja tu paņem gidu, tad tu zini visu to stāstu, zini to vēsturisko stāstu, kas ir daudz interesantāk. Un cilvēki jau pirms tātad vairākiem gadu tūkstošiem nodarbojās ļoti daudz ar maģiskiem rituāliem. Un tātad šajā muzejā ir šie keramikas priekšmeti, cilvēciņa figūriņas, gan dzīvnieku, gan cilvēku, kuri tika izmantoti maģiskajiem rituāliem. Interesants fakts no ceļojuma bodes. Muzejs, kas dibināts 2005. gadā, darbojas bijušajā Rumānijas Nacionālās bankas ēkā. Bankas ēku 20. gadsimta sākumā uzcēla uzņēmējs Karols Zani pēc arhitekta Rodžera Bolomeja projekta. Muzejs ir veltīts unikālai Cucuteni kultūrai, kas pastāvēja apmēram 3 līdz 5 tūkstošu gadu pirms mūsu ēras un ir viena no senākajām un izsmalcinātākajām kultūrām Eiropā. Šī kultūra ir pazīstama ar saviem izsmalcinātajiem mākslas un amatniecības darbiem, kas ietver keramiku, rotas lietus un citus artefaktus, kas atklāti arheoloģiskajos izrakumos. Iznācām no muzeja un ieraudzījām koku, kur ir šādi te auglīši. Sākām skatīties, kas tas ir, vai tas ir auglis, vai tas ir kaut kas ēdams, vai tas ir zieds. No Googles mēs uzzinājām, ka tas ir magnolijas zieds. Acīm redzot, kad magnolija nozied, tad paliek šāda tipa sēkla. Es domāju, ka tā ir sēkla. Tā kā tāds auglis pēcauglis no magnolijas ziedu visdrīzākais. We are at the Baal Shem Tov synagogue, the oldest wooden synagogue in Romania and possibly the oldest in the southeast Europe. This synagogue was built in 1766
on top of another stone construction that was around here in the 17th century. Interesants fakts no ceļojuma bodes. Koka sinagoga ir nozīmīga reliģiska un kultūras vieta, kas atrodas Rumānijā. Tā ir vēsturiska liecība par daudzajām ebreju kopienām, kas pastāv kopš viduslaikiem, un tā tiek uzskatīta par vecāko koka sinagogu Rumānijā. Pašreizējā konstrukcija, kas izgatavota no koka, tika uzcelta 18. gadsimtā. Tās nosaukums ir saistīts ar Baal Šemu Tovu, ievērojamu rabīnu un mistiķi, kas bija viens no 18. gadsimta sākuma hasīdu kustības dibinātājiem. Pirmā dienas daļa ir pievārēta un pirmais dienas plāns ir izdarīts. Tagad ķersimies klāt pie tā paša patīkamākā. Protams, tās ir pusdienas. Uzēdīsim kaut ko garšīgu. Ļoti cerams, ka kaut ko vietējo. Evita droši vien padzers vietējo āliņu, es padzeršu vietējo tomātu sulu. Bet, nu jā, pirmais dienas plāns ir izdarīts, ēdam pusdienas un dodamies tālāk. Bet zinām, ka dienas otrajā daļā būs kaut kas arī sportis. Es tā dzirdēju pausu galam, ka būs jāpabrauc ar laivām, ar kajakiem pa ezeru. Šodien mums tiešām ārā ir ļoti, ļoti sils. Man mugura viss ir nosvīdusi. Šodien ir 23, 25 grādi. Beidzot baudam arī siltumiņu. Ar Evita ir atļāvusies novilkt savus 3 džemperus. Un šodien sēž pat maiciņā. Mums atnes tādu rumāņu nacionālo dzērienu, kaļinka. Tas ir kaut kāds viņu uzlējums, acīm redzot. Tā kā mums kanģiņa. Es domāju, ka šis saturs ir jāielē šajā glāzē, bet izrādās nē. Viņš ir ielikts, lai viņu uzturētu augstā vēsā temperatūrā, un šis saturs ir jādzer no kakliņa. It's not so strong. Are you sure? No, it's strong, but not so strong. Gribat redzēt, kā meitenes ir pacentušās un ir sarunājušas mums lieliskas pusdienas un ko mums dod pusdienās? Nu, skatieties. Tikko gribējām savu sākt likt uz šķīvi, nu jau esam lēnām sākuši. Jau Evita man sāk kaut ko uzlikt. Tikko sākam kaut ko likt, mums saka, jūs baigi neaizraujaties, jo šis ir tikai starters. Vēl būs īstais ēdiens. Es prasu, cik tad mēs ilgi ēdīsim? Nu, pusotru stundu vismaz. Kas mēs atnācām ar meitenēm. Kas ir, ja mēs atnāktu ar džekiem, kuri tiešām kārtīgi ēd? Kas tad notiks? Mēs līdz šim īstenībā nezinājām, kad rumāņi ir tik izsmalcināti uz ēdienu. Bet tas viss viņu ēdiens ir pirmkārt ļoti garšīgs, porcijas ir ļoti lielas. Nu, visu ceļojumu laikā mēs sapratām, ka mums būs jāēd daudz, mēs ēdām daudz. Mums viss ļoti garšoja, un ja ir tiešām kāds sportists, kas grib braukt, kas grib uzņemt muskuļu masu, tas var braukt uz Rumāniju, tur ēdīs, un visās malās jūs baros. Un pats galvenais tas, kad es skatījos uz meitenēm un domāju, vai tiešām viņas arī ēdīs tik daudz līdz ar mums, un laikam tiešām viņiem tas ir pieņemts. Mēs ēdam un ēdam, laiks it kā iet, it kā mums ir jābrauc nākamo vietu, bet viņas pat nekustās no galda. Un viņas vienkārši saka, jā, sēžam, pēdam, kārtīgi pēdam, un pēc tam mēs brauksim tālāk, mēs neko šodien nenokavēsim. Nu, jā, tās pusdienas mūs pārsteidza, protams, ar pirmajām pusdienām, un tas, kas mūs gaida vēl priekšā, tas ir... Jā, es varu pačukstēt nedaudz uz priekšu, atbraucu mājās plus 4 kg. Tā otrajā mums atnesa šādu te porciju ar 5 maziem vīstokliešiem. Tie ir kāpos tītenīši, tie tieši tādi paši, kādus mēs taisam Latvijā, tikai mazākā izmērā. Un šie izskatās pēc kartupeļiem, bet tas ir tāda kukurūzas manna, saucas polenta. Ļoti garšīgi, un šeit ir krējumiņš. Redzējāt, viņai uz šķīvi ir palikuši 3, viņa teica, ka ir 5. Viņa negribēja teikt, ka viņi tik daudz ir apēst. Īstenībā 10 katram bija tie maziņi. Viņa negrib, lai izliekās, ka viņi ir tik liela apžora. Tagad mums atnesa desertiņu. Tā esot saldā maizīti, ko parasti ēdot gan uz Ziemassvētkiem, gan uz Lieldienām. Pagaršosim, varbūt mēs taisam ko līdzīgu. Viņa ir baltā krāsā, un tur kanēlis izskatās ir iekšā. Varētu teikt, ka esam garšīgi pēduši, bet esam tiešām garšīgi pēduši. Un ja pirms tam es
priecājos, ka mēs esam tikuši līdz pusdienām, tad teikšu tā, Rumānijā šīs porcijas ir diezgan lielas, un šeit ēšana viņiem ir aptuveni aizņem 2 stundas. Mēs sēdējām un ēdām, kaut ko uzdzērām un atkal ēdām. Esam nedaudz atpūtušies, esam atbraukuši uz ezeru, kas ir īstenībā netālu no mūsu kempinga, un tūlītām mēs izbrauksim ar kājekiem. Esot nedaudz jāpavingro, tādēļ nedaudz pavizināsimies pa ezeru. Ivar nāc pagulēt, gribēju čučēt, ļoti pačučēt. Forša vietiņa tusiņiem. Bet paveicies ar to, kad ir ārā tiešām silts, tiešām. Ārā mums rādīja mašīnā 23 iespējams tas ir ēnā, bet nu tagad ir ārā, nezinu, man sajūts ir, ka vismaz ir 28. Es labprāt iet un izpeldētos šeit ezerā. Braucam ar rumāņu kajaku. Mums ļāva izvēlēties 3 variantus, vai braukt ar šādu riteni, vai ar kajaku, vai ar līdzīgi kā šo aparātu, tikai ir pietaisīta aire klāt. Nu, kaut kas ļoti interesants, kaut kas ļoti vietējais. Ja mēs neesam sen minuši ar riteņiem, tad mēs pamīsim nedaudz ar kajaku. Viņu vietējo rumāņu kajaku, lūk, tāds ir viņu kajaks. Mēs īstenībā braucām nedaudz dziļāk tālāk ezerā iekšā ar šiem kajakiem, lai redzētu gulbjus. Protams, mēs meitenēm neko neteicām, un es neteicu, ka rudens laikā manās mājās, kur ir ezerā, arī laižās 100 vai pat 1000 gulbi, bet viņi gribēja parādīt savus rumāņu gulbis, un tālumā mēs viņus redzējām, ar dronu palidojām, izbiedējām, bet, nu, protams, skaisti. Pēc pusdienām izkustēties tas bija labi, un iespējams, kad vasarā, tad, kad varētu arī peldēties pludmalēs, būtu vēl foršāk, bet arī tagad mēs izbaudījām ļoti šo laiku. Pat bišķu iesvīdām. Labi, runāšu pa sevi, es bišķu iesvīdu. Jo īstenībā visu ceļu es viens pats minu. Tikko paņēmu kameru, Pēvit uzreiz sāk mīt pedāļus. Nu, zin kā, lai neizskatās, ka es te vienīgais te darbinieks esmu. Nu, neko starp kalniem pavizināties pa ezeru nav nekāda vaina. Bija tīri forši. Bija patīkami, bet pēc ēšanas nedaudz piekusām. Un otrs ir nedaudz pa mazu. Šis ritens ir kājas ir grūti dabūt viņā. Gandrīz celis sitās pret krūtīm. Ja būtu Evita, vēl vien džuse mītos, un es tur aizmugurē gulētu, būtu perfekti, tiešām būtu lieliski. Esam izbraukuši ar kajakiem, un tepatām blakus 3 minūšu attālumā ir arī zirgu audzētava. Meitenes mums ir sarunājuši, ka mēs varam atbraukt pastīties uz zirgiem. Un tagad arī nezinām, mēs tikai pastīsimies, vai arī uzsēdināsim Evitu uz kāda zirga un uzšausim ar pātadziņu. Nezinām, Evitai vai zirgam, kādu no viņiem mēs varētu. Un pastīsimies, tūlītām redzēsim, ko mums te piedāvās. Jā, turpat netālu no kajakiem mēs aizbraucām arī uz zirgu audzētavu. Mēs redzējām, kā trenējās cilvēki. Mēs redzējām, kurā vietā tātad šie uzturās, tātad zirgu stalli. Mēs redzējām, kā viņus mazgā. Katrs var iegādāties zirgu, kam, protams, atļauj naudu, un Rumānijā tātad ir ne tikai zirgi, kas valk pajūgus un brauc pa ielu ratos, viņiem ir arī sporta zirgi. Un viena zirga saimnieks mums izstāstīja, kādas sacensības īstenībā notiek pie viņiem uz vietas, viņu pilsētā, un uz kādām sacensībām viņi brauc arī ārpusē, un palielījās kādas vietas viņa zirgs ir ieguvis. Tā kā diezgan cītīgi noteikti, ka tas nāk no seniem laikiem, tiešām tad, kad bija visiem zirgi, un tas nav, protams, ļoti lēts sporta veids. Tie, kas to var atļauties, un kam patīk dzīvnieki, un kam patīk sports, tad šis varētu būt tāds gan hobijs, gan nodarbē. Jātnieku bāze Pjatraņem, kas dibināta 1986. gadā, ir viena no visvairāk aprīkotajām jāšanas bāzēm valstī. Zirgu sporta bāze Col Virgin Barbecue Pjatraņem ir nozīmīga sporta un treniņu vieta Rumānijā, kas veltīta jāšanas sportam. Tā atrodas Pjatraņem pilsētā un ir svarīgs centrs jāšanas sporta attīstībā, piedāvājot iespējas gan profesionāliem sportistiem, gan amatieriem.
So we are here at one of the oldest equestrian bases in Romania and one of the most equipped one. Founded in 1986, the base hosted stages of World Cup, numerous editions of Balkanical Games. Nowadays, here are organized national championships. 3 weeks ago, here at Piatra Neamț, the national final competition for Romania. It was organized here 3 weeks ago. Mūsu Rumānijas apskate turpinās. Bijām pie zirgiem, tagad atbraucām. Tāda sajūta, ka atbraukuši esam mēs uz kapiem, skatieties visu apkārt. Kapi. Bet īstenībā mēs esam atbraukuši uz vienu no vecākajiem šajā reģionā baznīcu, kurai ir 500 gadi un kur ir visa celta no koka. Šajā baznīcā cilvēki brauc arī precēties, laulāties, kā to saka, pie mums. Pie mums to noteikti nedarīt, jo šeit visapkārt ir kapi. Bet kas ir pats interesantākais? Tur ir nopirkt kādu noteiktu zemes pleķīti. Tāpatām kā pie mums arī, protams, tu esi iegādājies savu kapa vietu, bet tur uzreiz tu pats jau vari uzlikt savu pieminekli, tur uzlikt jau visu tās betona plāksnes, tur uzlikt krustu, tur uzlikt izvēlēties savu bildi, kāda būs tev uz tava krusta. Var ierakstīt jau tavu dzimšanas datumu, bet paliek neierakstīts vēl miršanas datums. Un tu nāc un kop savu kapu kopiņu, it kā tā būs tava pēc tam mūža mājas, jā, bet nu, kaut ko tādu es līdz šim vēl nebiju redzējis un dzirdējis. Kā izrādās, šis koks, no kā ir celta baznīca, nekad nav ticis rekonstruēts. Vienīgā rekonstrukcija, kas ir taisīta, tas ir jumtam, bet pārējais ir saglabājies pilnīgi autentisks 500 gadu garumā. Gribētos teikt, ka šos zvanus zvana katru stundu, bet tā gluži nesot, jo lejā pajautājot, vai es varu iezvanīt augšā zvanus, viņi teica jā, bet iespējams, ka viņi mani nesaprata, jo izrādās šos zvanus zvana tikai vai nu pirms lieliem svētkiem, vai nu tad, kad kāds ir nomiris. Un kad uznācām augšā, tad mūsu gide teica, ka labāk šos zvanus nezvanīt, jo padomās, ka kāds ir nomiris. Un kā jūs domājat, kur mēs atkal esam atbraukuši? Protams, esam atbraukuši atkal uzēst. Esam atbraukuši uz vienu restorānu un uzēst vakariņas. Bet ir tā, ka galīgi ēst negribās. Mēs tā paēdām pusdienas. Pirmo reizi laikam tik daudz ēdu neatceros. Varbūt pa pusgadu, jo 2 stundas sēdēt pie galda nepārtraukt ēst. Tas it kā nav mūsu stilā. Mums parasti ir tā, ka nav laika. Kaut kur vienmēr mēs steidzamies, kaut kur skrienam, bet šeit 2 stundas paēdām pusdienas. Tagad es sāku uztraukties, jo ka tik nevajadzēs arī šeit vakariņās ēst 2 stundas. Bet garšīgi ir viennozīmīgi, ļoti, ļoti garšīgi. Un tu viņu ielaidi vienā... Ui! Nē, un tu viņu iešāvi uzreiz tā? Tas bija ūdens. Atnes mums vietējo parinku, starp 60 un 70 grādiem. Es domāju, labi, kas tur tāds ir? Iešāvu. Es teikšu tā, ka silda ļoti labi.
Šitas pa virsu jau. Tas ir garšīgāks? Šitas ir pagaršojuši, šitas ir no vieglāk. Šitas ir no ķiršiem. Tā kā uzdzeramies, kā sula. Jā. Kā liķieris. Tas ir vispār tā kā ķiršu zaptīta ar ūdeni. Bet es ļoti ceru, ka šī polinka manā sāk strādāt kuņģis, vairāk pārstrādāsies iepriekšējais ēdiens, un es varēšu pasūtīt kaut ko garšīgu arī šeit. Jo atnesam meņu un saka, sūti, ko gribi. Un es skatos, un man neko negribās. Nu, kā tā var būt? Tad, kad nevar ēst? Vai tad, kad viss ir dārgi, tad gribās ēst? Un tad, kad var ēst, ko grib, tad negribās ēst. Nu, kur ir godīgums? Noja restorāns ir izsmalcināts restorāns Rumānijā, kas piedāvā augstākās klases kulinārijas pieredzi un ir pazīstams ar savu eleganto atmosfēru, modernu dizainu un izciliem ēdieniem, kas apvieno tradicionālos un mūsdienu kulinārijas elementus. Restorāns ir ieguvis lielu popularitāti gan vietējo iedzīvotāju, gan turistu vidū, pateicoties augstākās kvalitātes pārtikas produktiem, ko izmanto gatavojot ēdienus. Noja restorāns ir arī pazīstams ar izcilu vīna izvēli un profesionālu apkalpošanu, kas kopā veido neaizmirstam gastronomisko pieredzi. Bet jau nākamajā sērijā dosimies ciemos uz privāto trenažieru zāli, kas ierīkota privātu mājā. Aizbrauksim līdz ezeriņam, kas izveidojās kalnu nogrūmu rezultātā pavisam nesen, un vakarā dosimies ciemos pie vietējiem, kur cepsim speķi uz iesma un ēdīsim vietējo gulašu. Bet nākamajās dienās kāpsim kalnos, dejosim, atkal ēdīsim, brauksim ciemos pie rokdarbu meistariem un iepazīsimies ar mūku dzīvi, ikdienu un dzīves apstākļiem